Nu, redz, diagnostiķim sapnis. Pieslēdzāmies klāt ar autilīti un tagad papētīsim druscītiņās dažas nianses. Tātad, kas šeit mums ir šī gadījumā, kā redzams, kur ir, mēs uzlaižam virsū trouble codes. Izlasīsim ārā to tās kļūdiņas, kur redzi. Kļūdu kodi ir virsū. Tātad, nu, ko te var redzēt? Pa lielam iznāk tā, ka ir dažādas kļūdas, bet viņas ir šī gadījumā angļu valodā, ja? Un daudzi man te raksta un saka, kā tā, un tur nesaprot, ja? Vai var pārslēgt valodas? Jā, var pārslēgt valodas, kādu gribi, tātad var uztaisīt, piemēram, šī gadījumā pamēģināsim krievu valodā uztaisīt. Mēs iegājam iekšā, te ir problēmas ar centrālo atslēgu, te ar to, kur visas durtiņas atjauktas, vadiņu un tā tālāk, skaidrs, ka bez diagnostikas te tu neko izdarīt nevar. Tagad kā viņu pārslēgt, kā pārslēgt viņu, valodiņu, jāskaties, tu iztaisi escape vienkārši, ejam ārā, visur ejam ārā, do you want to exit? Yes, ejam ārā.